What the dog doing? Labrīt visiem pirmdienā. Mēs ļoti sen neesam tikušies šādā parastā vlogā, parastās mūsu mājās un visu pārējo. Šodien būs vlogs. Es īsti vēl nezinu, ko es vispār jums varēšu parādīt, ko es vispār darīšu šodien. Bet hei, jums patīk mūsu parastie ikdienas vlogi, tāpēc lūdzu jums parastais ikdienas vlogs un es ceru, ka būs interesanti. Pulkstens jau ir 10 no rīta. Marekam ir beidzies atvaļinājums, viņš ir aizgājis uz darbiņu apakaļ. Aurora čuču pirmo miedziņu, viņai jau drīz būs jāceļās. Es ātrāk sataisīšos, lai esmu gatava, tad, kad Aurora piecelsies, jo mums būs šodien jāizstaigā līdz ārstam, līdz ģimenes ārstam. Un vēl es šodien domāju, es varētu sakārtot kambari, jo kambars izstās vienkārši uzsprādzis. Plus man vajag sakārtot kambari, jo man ir jāizņem rudens dekorācijas. Jūs nevarat iedomāties, cik es esmu priecīga par to, ka ir rudens, par to, ka ir 1. septembris. Un es varēšu dekorēt māju un sākās cozy season, vismaz līdz oktobra vidum. Tad sāksies slabdreņķis un nesmukais laiks. Bet, jā, es esmu ļoti priecīga. Rudens sākums ir noteikti mans mīļākais gada laiks. Un es nevaru sagaidīt visu māju, izdekorēt, sākt visu kaut ko cept visu laiku, kad svetes visu laiku degs. Nevar sagaidīt. Noteikti gaidiet nākamo video, jo es pieļauju, ka tas būs rudens video, kurā tad arī mēs izdekorēsim māju, nopirksim jaunas dekoriņas mājai un visu pārējo. Un man personīgi tāda video dekorēšanas un iepirkuma video ir paši mīļākie, tāpēc es domāju, ka jums arī patiks. Vēl, tad, kad šis video jau ir iekšā, tad gan jau, ka mēs būsim pateikuši to gan TikTokā, gan arī savos Instagramos, bet mums ir jaunumi. 24. augustā mums notika kaut kas lielisks. Mums bija fotosesija. Mareks visu bija tik nenormāli izplānojis. Un kā tagad mums sāk parādīties nelielas sadarbībiņas. Mums ir sadarbība ar Patvērš bijusi, ar Rimčiku, un tā kā ar kaut ko vēl mums bija sadarbība. Es neatceros, bet mums tā kā sāk veidoties tādas mazās sadarbībiņas, sāk parādīties. Un līdz ar to mums uzrakstīja fotogrāfs, man uzrakstīja fotogrāfs, viņš piedāvāja sadarbību, un es tā kā biju ļoti priecīga, un tā kā ir tas 24. datums klāt. Un es tur filmēju kaut ko, jo tā sadarbība tipa bija pret vienu TikTok video, un es esmu ļoti priecīga, un mēs taisamies un visu pārējo, un mēs aizbraucam uz turienu, un es tā kā nesaprotu, kāpēc tam fotogrāfam ir tik ļoti vienalga par to, kad vai kaut ko nofilmēt, vai kaut ko un tādā garā, un es tā kā, mēs tur fočējamies, un es saku, vajadzētu tā kā kaut ko nofilmēt, vēl kaut ko, un tas fotogrāfs tāds, tagad, ģipā, pafočēsim tev vienu pašu, un, ģipā, Mareks aizies pakaļ telefonam. Jokes on me. Tas viss bija setups. Mareks viss bija sarunājis, nekāda sadarbība tur nebija, bet Mareks mani bildināja. Un tā bija mūsu bildinājuma fotosesija. Es esmu tik nenormāli laimīga. Es, nenormāli mīlu Mareku. Un es esmu ļoti priecīga. Un vispārējais. Šeit dažas bildes no mūsu bildinājuma. Un, jā, ļoti skaisti. Mums bija nenormāls vējš, bet bildes tāpat sanāca skaistas un vispārējais. Tagad es vairs neesmu tikai Marekam draudzene, tā ir tā. Es viņa līgava.
Jāatzīst to, ka ar pašām kāzām, ņemot vērā kādas kāzas es gribu, tad tas tik drīz nenotiks. Bet jā, tie ir mūsu jaunumi, mazie, lielie jaunumi. Tagad arī jūs to zinat. Tagad tas vairs nav noslēpums un vispārējais. Kāpēc mēs to nepateicām ātrāk? Mēs to nepateicām ātrāk, jo mēs vienkārši gaidījām no fotogrāfa bildes. Skaistās, smukās bildītes. Tagad arī mums pa pagājušo nedēļu nekāds video nav safilmēts, tāpēc, kad Marekam bija atvaļinājums, pie mums bija Mareka māsas meita, jeb Mareka krustmeita. Mēs vienkārši izbaudījām laiku, kad Mareks ir mājās katru dienu. Mēs esam meitiņu, esam mājās Tibetā. Arī Karolīna, mana māsa, arī viņai šodien sākas skola. Līdz ar to, jā, ja jūs zinat, ka tā pavasar Karolīna tā kā dzīvojās ļoti daudz pie mums un visu, bet tagad arī Karolīna vairs nebūs tik bieži, gan jau mūsu kanālā vai vēl kaut ko. Bet viņa nekur nav pazudus, viņa vienkārši saka mācīties. Laiks ir šausmīgi ātri iet uz priekšu. Es negribu izklausīties klišejiski un stulbi, bet es pastoties uz savu māsu tiešām jūtos veca, jo viņa ir tik normāli pieaugusi un viņa ir 8. klasē un visu pārējo. Trakums. Bet jā, esmu nedaudz papļāpājusi ar jums un tad tiekamies pēc kaut kāda brītiņa. Ierakst komentārā šo emoji, ja tev vēlies vairāk vlogus, vai arī šo emoji, ja tu vairāk vēlies kaut kādas spēles, kaut kādus sēdošos video mūsu YouTube kanālā, bet jā, lai tev patīkam skatīšanās un neaizmirst mums piesakot. Es zinu to, ka visiem patīk melnas virtuves iekārtas un vispārējais, un arī mēs ar Mareku esam viena no tiem cilvēkiem, bet viena lieta, ko es jums varu ieteikt, nevajadzēt melnu gāzes plīti. Kāpēc? Uz viņas var redzēt pilnīgi katru puteklīti, pilnīgi katru gruzīti, pilnīgi visu. Un tas nozīmē, ka tu savējo plīts virsmu tīrīsi 55 reizes dienā. Ja tev, protams, netraucē, tad nē, bet tā kā man traucē pilnīgi katrs puteklis, tad tu tīrīsi gāzes plīti katras 10 minūtes. Kā tu rodas tik daudz putekļu, man nav ne jausmas. Es jau par šo runāju TikTokā, bet mums siltumnīcā aug viss, bet viss aug ļoti maziņš. Mēs bijām iestādījuši arī ķirbjus. No daudz veikliņām izauga 4 stādi, un no tiem 4 stādiem izauga 4 ķirbīši. Bet, ņemot vērā, ka mums dārzā ir nenormāla problēma ar gliemežiem, kailgliemežiem, spāņiem, visiem. Man 3 ķirbi tika apēsti, un vienu es izglābu. Paskatieties, cik viņš ir liels. Šis būs meitai biezenītim. Jā. Es lielu mazgāties veļu, līdz ar to tas ir tas, kas fonā skan, bet tā kā man vēl joprojām mēls piercings dzīst un vēl joprojām īsti nevaru ēst cietu normālu ēdienu, tad manas brokastis šodien būs aktimels un Lidla proteīna pudiņš. Šitie ir nenormāli garšīgi, plus viņiem tagad ir atlaide un viņi 4 maksāja kaut kādi 2 eiro. Bet viņi ir ļoti garšīgi. Un viņiem ir kaut kāds topings pāri iesuku. Es ēdīšu savas stilīgās brokastis un ar jums tiksimies atkal kaut kad vēlo. Kāds ir pamodies? Ne? Saka čau! Čau! Un mēs nomainījām pamperi, apģērbāmies. Es ceru, ka jūs man dzirdat, jo fonā ir veļas mašīna. Bet tagad mēs ēdīsim brokastis īstos un nesaķīti. Velkam šo. Liekam tavu galdu virsū. Mums vajag dubultu drošību, jo šis mazais cilvēks ēd tā kārtīgi, ko es varu pateikt. Šodien mēs ēdam saldo un sāļo biezenīti. Šī ir
Rudolfa biezputriņa ar... Tā ir putra ar mango un passion fruit. Un šis ir dārziņi ar gaļiņu. Man nezaķīti. Jo. Abi, mēs pēdīsim un tad atgriezīsimies pie jums. Mēs esam pāduši. Kā tu jūties, zaķīt? Ko? Kā tu jūties? Vispār mēs nopirkām šo krēsliņu, ēšanas krēsliņu meitai, un nolikām viņu virtuvē pie galda, kas nozīmē, ka mums vairs nav virtuvē vieta mūsu krēsliem diviem. Tāpēc es ielikšu Facebookā, kad es pārdodu tos krēslus. Oranži bēbs. Es ielikšu, kad es pārdodu mūsu krēslus, un man nav citu variantu, kā pirkt taburetes mums virtuvē, jo vienkārši citām nav vietas. Mēs ejam satīrīt bēbi. Oficiāli esam šajā fāzē, kad pamperi nomainīt ir neiespējami. Tad mums tas ir jādara, bet tas ir neiespējami. Jo, skatieties. Un viņai uzmanību var novērst kaut kādu mazu brītiņu. Un tad atkal, viss ir slikti un mums ir jāgriezās uz visām debeспusēm, un nesaķīt. Mums ir jāgriežās uz visām debeспusēm. Kāds tev sajūtas par 1. septembri? Ļoti labi. Klasē ir jauni cilvēki, kurus es negribēju, bet ok. Bet tā ir ok. Bet varbūt viņš šito dzirdēs. Es ļoti atvainojos. Vai pa priekšu parāda savu outfitu? Šis ir viņas outfits. Es tavos 13 gados tā neizskatījos. Es negribu jau to dzirdēt, es jau to širikai izdzirdu, paldies par uzmanību. Bet viss ļoti smuki. Mūsu jaunā nodarba ir vilkt zeķis nost visu laiku. Jā, čau! Kur tu zeķi liksi? Kukainīti nē. Esam, protams, ka tirgū. Man ir ledus kafija, jo silto kafiju es nemaz nedrīkstu šobrīd dzert. Bet kas tev ir? Čokolādes krosants. Cik tu dod? Taisnība pārbaudīt vērtību. Mēs esam mājās. Tagad kādu laiku es neko nefilmēju, jo mēs bijām ar manu mammu. Un jūs zināt par manu ģimenes stāstu ar YouTube video. Tāpēc mēs nefilmējam, bet es video sākumā teicu, ka jūs mūsu blogos vairs tik daudz neredzēsiet Karoliņu, jo viņi mācās, bet... Tikai šodien. Tāpēc, ka šodien ir 1. septembris, rīt ir tikai klases stundas, un tad sāks īstā mācīšanās, tāpēc šobrīd viņi vēl ir ar mums. Bet tagad, kamēr mazais cilvēks vēl spēlējās, pulkstenis jau ir pusdienas laiks, nezinu, cik pulkstenis patiesībā, bet izņemšu visu no saldētavas, lai es vēlāk varu taisīt pusdienas vakariņas. Tagad mums ir jātaisa pudeles pusdieniņas. Pirms miedziņa, tagad pusdienās viņiem būs piens. Tad pamodīsies, un tad atkal būs kaut kas no īstā ēdiena. Es izmazgāju arī veļu, izžāvu veļu meitas drēbes, jo es biju bišķīt behind ar savu veļas mazgāšanas grafiku. Sveicināti apakaļ. Es taisu šobrīd vakariņas pusdienas. Mums būs kartupeļu biezputra. To varēšu ēst arī es. Un tad mums būs visas gaļas mērcīta. Es vēl īsti nezinu kāda, bet man šeit, kad es varētu izmantot to tomātu mērci, ko es uztaisīju. Jūs gan jau TikTokā esat redzējuši. Ja nezini, neesredzējis, tad ieiet TikTokā apskaties. Tagad jau vajadzētu būt iznākušam tam TikTokam. Bet es pati uztaisīju tomātu mērci no mūsu siltumnīcas tomātiem. Jāatzīst, ka no sākuma es gribēju to kā kečupu uztaisīt, bet beigās sanāca vienkārši kā tāda mērcīta, ko pielikt klāt kaut kādai gaļai kaut ko. Es domāju, ka es to varētu pielikt klāt vistai un ar to uztaisīt mērcīti. Mazais cilvēks fonā, jūs dzirdat viņu, spēlējas ar maraka flintiņu iepakojumu.
Un es tikmēr griežu šobrīd gaļu. Man tūlīt jau kartupeļi būs izvārījušies, un tad man būs jāuztais tikai tā viesputra. Nu jā, tas šobrīd ir arī pa lielam viss, kas ir sadarīts. Mazam cilvēkam bija maziņš knapiņš, 20 minūtes pagulēja, jo viņi no rīta nogulēja daudz. Un tagad mēs skatīsimies, kā viņi jutīsies. Iespējams, nākamais miedziņš viņai būs tikai uz nakti, vai arī būs vēl viens mazais miedziņš uz vakarpusi vairāk. Ekī mazais cilvēks spēlēs ar flintu paciņu un augštāvē arī jūs viņu fonā redzat. Un es tagad uztaisīšu kartupeļu biezputru. Tad, kad es un Mareka sāk sajieties un visu, kad es biju pie viņa mājās, viņa dzīvoklī, viņš kartupeļu biezputru taisa, saspiežot kartupeļus ar tādu lielu. Man tā nekad nav patikušas tās kartupeļu biezputrus, ka viņi nav perfekti tādi smooth un visa. Un, jā, un es nemāku tā viendabīgi viņu visu tur salikt kopā. Tāpēc es parādīšu, kā es taisu. Ko man māma iemācīja, un tas ir tik ātrs un viegls veids, paliekam aptuveni tik daudz sviestu. Tā, ka sviests mums šeit ļoti skaisti kūst. Tagad mēs paņemsim no saldētavas mūsu pašaudzētos lociņus un mūsu pašaudzētās dzilītes. Un beram iekšā. Marekam īsti nepatīk loku garšu, tāpēc loks es neliktu galīgi daudz. Tas, kā man mamma mācīja taisīt kartupeļu biezputru, ir ar mikseri. Un es jums goda vārds. Tas ir tik ātri, tik viegli, un tā kartupeļu biezputra sanāk tik nenormāli gaisīga. Jūs mazlietiņas samiksējat viņus, lai viņi bišķi šķīs, un tad sāciet liet ar pienu klāru. Viņa ir tik garšīga, ka Karolīna man prasa aiznest viņai slotiņu, lai viņu var nolaizīt. Tā kā dariet šādi jaunieši. Un mūsu perfektā kartupeļu biezputra ir gatava. Atgriežamies pie gaļas. Es esmu sagriezusi visu tādās diezgan lielos kubiciņos. Slēdzam iekšā plīkode. Tātad, jā, ir sagriezis, mēs pieliekam eļļu drusciņu klāt. Un kā jau es saku, visos video arī ūdeni. Es tikai šobrīd godvārds nezinu, ko īsti darīt ar garšvielām, jo šajā tomātu mērcē, ko es pat uztaisīju, es nevaru, esmu tik proud of myself. Te jau ir ļoti daudz garšvielas. Tāpēc es nezinu, man vajag likt garšvielas vai man nevajag likt garšvielas. Par to es esmu tā druscītiņ apjukusi. Pulkstenis tagad ir 3:30. Mums tūlīt jau ir jātaisās. Mums 4:20 ir jābūt. Ko? Jo 16:20 mums ir ģimenes ārsta. Un man ir jāpaspēj ātri šitā mērķi uztaisīt. Ceru, ka es paspēšu, bet, ja nē, tad es vienkārši atstāšu gulēt stāvu, visi atbrauksim mājās un tad es pabeigšu to mērķi. Es īsti nezinu, kā darīt, jo meitai kā 4:30 ir jāēd. Labi, tagad mēs apcepsim vistu. Pieliksim šo, pasautēsim vēl bišķīt, pieliksim šo, pasautēsim vēl bišķīt, un mūsu meitas ir gatava. Mazam cilvēkam vairs nav vispār laba noskaņojuma, kas ir vienkārši superīgi, jo mums tūlīt jāiet pie ģimenes ārsta, un viņai ir jāiet pie ģimenes ārsta, tāpēc tas ir vienkārši amazing. Man ir tāda neliela aizdoma, ka es reāli nepaspēšu uztaisīt tagad ēst, kad es bišķīt pārvērtēju savu laiku. Man vēl ir jāsakrāmē mums somu līdzi un meiti jāsaģērbi, jo mums sanāca bišķīt piens apakaļ. Labi, mērķi mēs atstājam on hold. Ejam ģērbt mazo cilvēku, taisīt somu mazam cilvēkam, jo pēc kaut kādām 9 minūtēm mums vajadzētu būt ārā no mājām. Es nezinu, ko es meitai vilkšu. Kā var redzēt, tur kā, kur žūst meitas drēbes, tur ir visas drēbes. Ko mēs vilksim? Paskatieties, cik mīli
mīlīgas džinsenītes. Pamēģināsim uzvilkt tās. Protams, ja mans priekšnieks man atļaus. Tu atļaus priekšnieku sev apģērbt? Abi apģērbties viņu varu sēdus vai stāvus, bet pamperies nomainīt nevaru. Jautri mums te iet. Mēs esam ļoti aktīvi, ja? Varbūt dažreiz tā neizskatās, bet mierā mēs nezinām vārdu miers vai neko, kas saistās ar to. Es varu lūdzu tikai bodiju aiztaisīt, lūdzu. Ja? Mamma aiztaisīs bodiju un tad varēs. Zaķītī! Mētiņa šitā nevar. Pulkstens ir tieši 4, mēs beidzot iztaisījāmies. Tagad ātrā solītī dodamies. Mēs stabili paspēsim, bet zin kā, tad, kad ir tāds mazs laiks, tad bišķi tāds stress iekšā ir, vai paspēs vai nepaspēs, bet mēs dodamies. Man ir tik nenormāli karsti, un es esmu sasvīdus, jo mēs vienkārši tā kā lūdžit skrienam, jo mums ir palikušas 5 minūtes, un mums tur ir jābūt iekšā. Bet mēs vēl būsim klāt, so tā ir labā ziņa. Hell yeah! Mēs tikko iznācām no ģimenes āršas, tagad mēs ejam mājās. Mēs bijām tieši 1 minūti par ātru, ja tieši laikā bijām. Apsēdāmies un mūs pasauca iekšā, bet jā, tagad mēs ejam mājās. Meita pamodā. Es esmu mājās. Uzvilksim metai apakaļ zaķites. Es biju no rīta teicu to, ka mans plānā ir sakārtot, kā sauc, kambari. Vai es to izdarīju? Ne. Es esmu tik gašs, ka man... Mums ir ātri jāiet augšā metri bēst. Un es gribēju dušā. Es tik melns dušā. Tāpēc, ka man ir kaut kāds 1% kogiņu. Čau! Tātad, kur mēs esam? Mēs esam very cheap cilvēki. Mums vakar palika... Meklējis pastāstīt. Mums vakar palika pusotrs gads, un atceries jums video sākumā stāstīju par bildinājumu un visu, un es bišķīt pārkāpšu noteikumus, jo es ļoti gribu street burgeru. Un man jau ir kaut vairāk par nedēļu ir tam piercingam, un it kā es nevaru vēl ēst nekādu normālu ēdienu, bet man bija tāds, jo man nesāp mēle, ko es negribu neko piesaukt, viņi vispār nav uzpampusi, negribu neko piesaukt, un līdz ar to es gribu vienkārši pēc katra kodiena skalošu muti ar ūdeni un viss būs kārtībā, bet kāpēc mēs esam mašīnā? Jo mēs mājās skatījāmies to, kad street burgers, ja mēs pasūtam caur Boltu, visam ir 40% atlaidi. Tas nozīmē, ka mēs varam ietaupīt gandrīz pilnīgi pusi no visas cenas. Bet atbraucot uz vietas, atlaides nav. Kā jums šķiet, ko mēs darām? Un ja kāds zināja, kur mēs esam? Vai krepī street burgers. Bet ko, Boltā ir 40% atlaidi? Jā, es atvainojos, tas ir cik ļoti daudz, labi es saprast, ko 10. Jā, tas ir no 17.30 uz 10.38. Es atvainojos, mēs ietaupam tā kā ko dešu vienam cilvēkam. Nu, tas ir daudz. So, mēs vienkārši pasūtīsim. Un caur Boltu, un tad mēs brauksim kaut ko. Oh my god. Es pirmo reizi ēdu šī fancy, tā kā vienmēr mēs ēdām tajā olīvē. Bet te ir pilnīgi jāizvēlās, cik ļoti gribu izcept tavu gaļu. I don't know what that is. Vidēji cepts vai labi cepts vai smash? Nu, labi cepts. Es street burgeri esmu pāris reizes ēdusi. Man ļoti garšo, man tagad jau ļoti sen gribās, so labi, to pēc tam tiekās pišķi vēl. Sveicināti mūsu makbangā. Šis ir mūsu maisīņš. Mareks. Es gribu rādīt. First time ēdīšu street burgeri. Šis ir... Mans. Tas ir tavs? Mūsu, jā, kopīgais. Tur ir gaļas kaut kāda ar frīzi. Are you serious right now? Es mazu pēc kādiem ritīgiem burkājiem. O jā, mēs dentojām pasiem. Jūs pirmie? Nesies. Es neredzam. Dējām pasies, ko tu izdarīji. Pusi sāsim pazaudējumu. Okay, this is the first one.
By the way, piekā sērijā esmu tik forši, lai visam labi spēs. Vistas burgerītis manējais. Jā, man bija kaut kāds geto burgers. Jūs pirmie? Ok. Tās iekals mutē ir. Es tik ceru, ka visiem tā forši varēšu apēst. Tad mums ir strīt sāsiņš. Ok. Mans. Geto burgers. Papildus siers un bekons. Man arī bija papildus bekons un cietais siers. Man čeders siers. Jā, vienkārši čēšojam man maz. Smags! Jā, jo tur ir divas gaļas. Neskatīt. Jūs nemaz neredzat pirmie, bet... Ok, that looks insane. Tas sieriņš čeders, labi, kas izjūtas čeders. Damn. Pantiņa formareks. Hell yeah. Otrais sāsiņš majonēze. 2 free paciņi. Un 0 calling for me. Let's go. Un tad mums te ir mitrās salvetes un dakšiņas un nazīši un pārējais. Es domāju, jāsāk ar burgeriem, ne? Man garšo labāk saldā kartupeļu frī street burgerā, bet... Ja brīnumainā kārtās šie skatās kāds no audžu darbiniekiem, kur tur man piersīņas, slēdziet prom tagad. Paldies. Kā lai viņi vispār ēdina? Ej, es viņā neiekodīšos. Es nezinu, kā viņi ēdina. Vēl ar piersīņu un tā. Ok, viņš ir tik soft. Damn. Like, viņš ir tik heavy. Paņem hani rokās. Is it good? Jā, tie, ka vispār viņš overall tik mīkst, tu vienkārši kodu viņš jau tikai mutē. Labi, pagaršojam vēl šitam taistest un tad beidzam filmēt un izbaudam vakariņu. Free ar kaut kādu šķaidītu gaļu un sīpoliem un visu kaut ko Damn, kasts. Damn, karš free. Šitā cīpols varēs. Tā karšīgi, draugi mīļie. Pats sākums. Bet jā, mēs ēdīsim. Enjoyosim, pabazarēsim. Pabazarēsim? What is this word? Parunāsim. Anyways, tiekās vēlāk. Mēs esam mājās. Un mēs savus leftovers. Mēs savus leftovers iedavām Karolīnai. Kā tev patīk? Kā tev garšo? Tie burgeri bija tik piepildoši. Nu, reāli. Ierāmies līdz pēdējiem. Karolīna. Tagad vajag ievilkt telpu. Paskatāmies seriālu. Jā, bet skatāmies Shameless. Un tas pa lielam ir arī viss. Paldies, ka jūs šeit bijāt. Paldies, ka jūs noskatījāties. Paskaties vēlreiz. Anyways, kas viņam jādara? Spēliet like, subscribe un iekomentējiet, kurā dienā jūs šo skatāties.